OpenAI ir tikko nesen izlaidis. Nu, neviens nemāk promptot. Bet, ja nopietni, tā arī īstenībā ir. Jo cilvēki, ir pierādīts, ka cilvēki nemāk īsti pasniegt savus vēlmes mākslīgiem intelektam, tāpēc arī iepriekš esam runājuši, kā uzlabot šo promptu, gan ar mājaslapu palīdzībām, gan extensionu palīdzībām un tam līdzīgi, tāpēc, kad mēs to kaut kā cilvēcīgi mēģinām prasīt, bet mākslīgais intelekts, robots, teiksim tā, viņš to nesaprot mūsu to cilvēcīgo, līdz ar to bieži nesaprot kontekstu, un tās atbildes ir nekādas. Bet pats OpenAI ir tikko nesen izlaidis promptu uzlabošanas rīku tieši PX5, kurš ir tāds masīvāks, teiksim, tas LLMs. Tāpēc, ja tev interesē, pieraksti komentārā promptu, es tev nosūtīšu, un kas viņam baigi forši, viņš nav tā, ka tu tīri, protams, ja tu gribi vienkārši tīri iemest, lai te uzlabo un iemest uzreiz ChatGPT 5, protams, tas arī dar. Bet, ja tu gribi saprast to promptošanu, tad tur var uzspiest to iemeslu, viņš arī tavam promptam pastāstīs, kāpēc viņš to ir uzlabojis, ko viņš ir pamainījis, un tādā ziņā ar laiku tu varbūt labāk sāksi promptot. Jo, mēs esam cilvēki, mēs nemākam sarunāties kā ar robotu, tāpēc, šie rīki, es teiktu, ir jāizmanto. Ja tev vajag pieraksti, es tā atsūtīšu. Čau!